Labdien! Sākam mūsu 3. ierakstu atklāti par šizofrēniju. Es, mamma Ilze, manam dēlam apmēram pirms 20 gadiem tika uzstādīta šie diagnoze, un mans sarunu biedrs Dainis. Sveiki visiem! Jā, mani sauc Dainis, un es dzīvoju šizofrēniju jau vairāk kā 10 gadus. Tātad mēs dalīsimies ar savu pieredzi. Mēs, protams, neesam ne speciālisti, katram tas stāsts var būt savādāks. Es no sevis kā mammas puses savu pieredzēto, Dainis no savas puses. Ja kādam tas var palīdzēt, mēs tikai priecāsimies, bet mēs tiešām nepretendējam, ka mēs zinām, vai ka tā tas ir un ka tā tas ir vairumam, mēs vienkārši runājamies. Un šodienas tēma mums ir diezgan tāda sarežģīta. Man liekas, ka mums abiem diezgan smaga un emocionāla, un tā būs slimības uzliesmojums, psihoze. Varbūt kāds dakteris to sauktu savādāk un zinātniskāk. Pēc manas pieredzes psihozes ir tad, kad slimība sāsinās un realitātes sajūta izzūd, parādās murgi, halucinācijas, un cilvēks ir pilnīgi citā pasaulē, viņa uzvedība mainās. Kā jau es pieminēju, šizofrēnijas veidi ir vairāki un psihisko slimību, bet mūsu gadījumā mēs tieši runāsim atkal par savu pieredzi. Un tās tēmas apakšpunkti būtu sabiedrības reakcija, pacienta izjūtas, un ieteikums, kā rīkoties. Un es varu pieskārties arī tēmai par cilvēktiesību normu ievērošanu, jo katram cilvēkam tomēr ir tiesības akūtas slimības, sāsinājuma gadījumā saņemt medicīnisko palīdzību. Un tas ir nedaudz vai pat daudz savādāk tieši ar psihiski slimiem cilvēkiem, un te atkal ir saistīts sabiedrības stigma, bailes, kauns. Mēs mēģināsim pieskārties šim jautājumiem un cerēsim, ka mums tas izdosies, un man telefonā parādās īziņas, es ceru, ka tās neietekmē mūsu ierakstu. Tātad, Dainis man atsūtīja video, un mēs nolēmām nepublicēt, bet es mazlietiņ pastāstīšu. Tātad Dainis vilcienā, pirmajā ierakstā Dainis pieminēja, ka tas ir arī šo ierakstu mērķis runāt par šīm lietām, tad, kad pacientam ir tiešām slikti un kā reaģē sabiedrība uz to. Tātad Dainis ir vilcienā, slimība ir sāsinājusies, skaļā balsī staigā pa vilcienu, visādās valodās, krieviski, angliski, latviski, kaut ko skaļi izkliedz. Es kaut kur arī sadzirdēju vārdu slimība vai kaut kas, bet tu biji ar kaut ko neapmierināts, nevarēji atrast. Tad tu atradi telefonu, tad tu to telefoni sviedi kaut kur, un tad pašās beigās iznāca tā, vai tu paklupi vai pagrūdi tur vienam gados vecākam vīrietim somu, un viņš kļuva diezgan tāds agresīvs, un tu pateici, sorry, jūs runājat latviski. Tā īsumā. Tagad mans pirmais jautājums. Kā, ja tu atceries, kā tu juties tad, kad tu biji tur tieši tanī mirklī? No tā brīža ir kādi vismaz 2 gadi pagājuši. Cik es atceros, tad es nebiju kontaktā ar apkārt notiekošo ar realitāti. Es tā kā biju bišķiņ kaut kur citur savās sajūtās, un tad es uzvedos diezgan neadekvāti un mēģināju komunicēt kaut kā vien es varēju tajā brīdī ar apkārtējiem, bet nekādu reakciju tādu palīdzošu nesagaidīju. Jā, bet tanī brīdī tu pats saprati, ka tava uzvedība ir neadekvāta un sabiedrībā nepieņemama. Nē, tajā brīdī es neko nesapratu, kas notiek. Es biju diezgan apjucis, redzēju kaut kādas lietas no citām pasaulēm, ja tā var teikt. Un līdz ar to tad, es nekādā veidā nevarēju nokontrolēt to situāciju.
Bet, atkal tāds jautājums, tas viss jau nenotiek uzreiz, ja mēs augsim to par psihozi, par slimības sāsinājumu. Vai bija pirms tam kaut kāds iemesls vai stresi, kas tev noveda līdz tādai galējai uzvedībai un domu apjukumam? Īstenībā jau iepriekšējās dienas jau bija tādas jocīgas, ka kaut kas tā kā īsti nav kārtībā, bet līdz galam es nesapratu, kas tas ir. Un tā brīdi pa brīdim, līdz es attapos tajā vilciena vagonā, kur visa pasaule vienkārši sagriežās, un tad attiecīgi nekādā veidā nespēju vairs kontrolēt ne savu uzvedību, ne darbības, un vienkārši esmu, tā teikt, kaut kādā mirkļa varā. Bet vai bija tenīs vilcienā kaut kāds pamudinājums tādai reakcijai, vai vienkārši kā ne no kurienes uzreiz uzradās tā sajūtas? Tas parasti notiek tā diezgan pēkšņi un atkarīgi no tā, kas ir apkārt, kad vienkārši tā pasaule sagriežās kājām gaisā un līdz galam tu vairs nekontrolē, ne savas darbības, neko. Un tad tu vienkārši tur esi kaut kādā veidā centies manevrēt starp visām tām sajūtām un komunicēt ar apkārtējiem, kas parasti ir diezgan neveiksmīgi. Jā, tātad tu pats, labi, tagad es nezinu, kā gudrāk aprasīt, tu pats tanī brīdī jūti, kad ar tevi nav labi. Tu nevari kontrolēt sevi, bet vai tu jūti, kad, tu neesi tas pats Dainis un ka tu uzvedies neadekvāti un ka reakcija no apkārtējiem varētu būt savādāk? Nē, ir kaut kādi brīži, kad es tā kā pieslēdzos tai apkārtējai videi, kaut ko saprotu, ka kaut kas nav īsti kārtībā, mēģinu tā kā pateikt, kas man kaiš un ka nepieciešama ir vai no ātrā palīdzība vai kāds cits atbalsts, bet tas nevienmēr ir uzreiz, tas parasti paiet kāds brīdis, kamēr es satopos. Jā. Es, piemēram, iedomājos sevi tanī vilcienā, par cik to kāds filmēja, kāds smaidīja, ja viņiem tas likās amizanti. Nevarētu teikt, ka kāds bija nobijies, bet kā sabiedrības loceklis, tas ir diezgan tāds, kā lai saka, ir diezgan bailīgi. Man personīgi, vienīgais, ko es novērotu, tu vari redzēt, ka cilvēks nav piedzēries. Viņš iet taisni, viņš kaut ko skaļi kliedz. Mana reakcija laikam būtu tomēr varbūt runāt ar klātesošiem, saukt policiju, pirmkārt policiju un ātro palīdzību. Teiksim, tanī brīdī, kādu palīdzību tu biji spējīgs saprast, kāda tev viņi ir vajadzīgi, vai ko tu tagad ar šodienas saprašanu teiktu? Ko vajadzēja cilvēkiem darīt? Un tajā konkrētajā situācijā policija tika izsaukt vienkārši, ka tas bija Olainē, kur tas iecirts droši vien nav tik tuvu un neviens nepaspēja vienkārši ierasties. Un es jau biju paspējis jau izlekt ārā no vilciena, sazināties ar savu sievu, kas pirmā arī atbrauca pirms visām citām palīdzībām un palīdzēja man nokļūt mājās un drošībā. Vai toreiz tu arī biji hospitalizēts pēc šitā gadījuma? Nē, es paliku mājās. Mājās un dzēri zāli, jā, tev palīdzēja. Jā. Bet tagad es atvainojos. Mans jautājums, vai pirms šī gadījuma tu arī lietoji zāles? Cik es atceros, tad jā, tas bija tas laiks, kad es jau sāku apzināties, ka zāles ir jālieto. Jā. Tad es viņas arī lietoju. Un tomēr var atkārtoties, citiem palīdz, citiem tomēr atkārtojās šīs epizodes. Bet kā tu būtu gribējis? Kas lai ar tevi notiek? Tātad cilvēki redz tevi vilcienā, uzvedies neadekvāti. Ko tu būtu sagaidījis vairāk no sabiedrības? Vairāk kaut kādu reakciju, jo būtībā jau tā filmēšana un tāda vienkārši noraudzīšanās jau nekāda tāda palīdzoša reakcija nav. Es zinu, ka kaut kur ārzemēs ir tas mental health first aid, tāda lieta, ko tā kā apmāca cilvēks, kas strādā publiskās vietās, viņus apmāca, kā tieši rīkoties, kā palīdzēt cilvēkiem, kas nonākuši tādās situācijās, ka viņi vairs nekontrolē savas darbības un ka viņiem ir palicis uznācis tas sāsinājums tādā vietā.
Un tad ārzemēs kaut kā tie cilvēki tiek vairāk izglītoti, un to es arī pieredzēju Londonā, kad man bija tajā viesnīcā palika slikti, un tur attiecīgi tā policija ieradās daudz ātrāk, viņi man uzreiz nogādāja ārstniecības iestādē, un es tiku savests kārtībā jau daudz labākā veidā. Jā, ko es pati no savas pieredzes mācījusies, ka tad, kad cilvēks ir šādā stāvoklī, tad vislabāk ir runāt un tuvoties ar labu, mierīgi, nevis uzkrītoši vai kritizēt vai paaugstināt balsi. Tu piekrīti tam? Nē, tas ir tā, jā, jo tā pasaules uztvere tajā brīdī, jo tā ir tāda sāsināta, un ja kāds ar tādiem asumiem vēl nāk virsū, tad tas nekādā veidā to situāciju neuzlabo. Tas var tikai... Jā. Man liekas, ka tur ir tas trakums, ka sabiedrība nezina, tiešām nezina. Jo, godīgi sakot, skatoties to video, tu izskatījies agresīvs, ja? Un cilvēkiem uzreiz rodas naturāls tāds, tad mēs vēl stiprāk un kaut ko pateiksim. Un bieži vien speciālisti saka, ka nē, šizofrēnijas slimnieks nav agresīvs, uzbrukošs, viņš drīzāk baidās, tā ir viņa aizsardzība, ja? Lai gan saka, ka tanī brīdī cilvēks ir vēl spēcīgāks, viņš ar savām domām pārņemts, bet nekādā gadījumā nedrīkst pret viņa agresīvu, vismaz tā izskatās, griezties ar to pašu vai pilnīgi pretēji, pilnīgi piekrist. Jā, ja teiksim, tu vai kāds cits tanī brīdī ir iedomājies, ka viņš ir dievs vai kas, piekrist, nomierināt un tad saukt palīdzību. Vari komentēt kaut ko šeit? Vienīgais, es varu piekrist tam, ko tu saki, ka tā ir, kad jāpaiet tā ar mierīgu prātu un bez asumiem. Vienkārši jāmēģina, tā teikt, sarunu ceļā ar mierīgu pieeju, tā teikt, nolīdzināt to situāciju un tad izsaukt profesionāļus, jā. Skatoties tenī video, nezinot par tavu diagnozu, nezinot visu to stāstu, liktos, agresīvs jauns cilvēks vai salietojies vai kaut ko, jā, tā un tā, šitā. Kā tu pats sevi raksturotu pirms tās diagnozes? Kāds tu esi, introverts, ekstraverts, vai tu vari sevi nosaukt, ka tevī ir tā agresivitāte kā cilvēkam raksturojot sevi? Es vienmēr esmu bijis diezgan kautrīgs un introverts, tā kā nav man nekāda tāda agresija bijusi. Tā kā, es varu teikt vienkārši, ka esmu mierīgs, nosvērts, jā. Te man ir sāpīgi papildināt, jo es jau mazliet pieminēju, kad manam dēlam tas stāsts beidzās slikti. Viņš ir slimnīcā jau 8. gadu, un es ar viņu satikos pāris dienas atpakaļ Skotijā. Viņš teica, ka ļoti sāpīgi, ka viņš iziet terapiju, bet es nezinu, tā psiholoģi vai psihiatri grib, lai viņš atzīst, ka viņš ir agresīvs cilvēks, un viņš to neatzīst. Un es saku, es kā mamma arī neatzīstu, jo pirms slimības, un tad, kad tev nav šīs epizodes, nemūžam es nevaru pateikt, ka gan pieklaiks, mierīgs, introverts, pārdomāts, daudz vairāk par otru padomā nekā varbūt viņa brāļi vai ko. Un viņš saka, nē, es nepiekritīšu, ka es esmu agresīvs, un viņš saka, man varbūt nekad neizlaidīs ārā. Es saku, jā, es piekrītu, ka tanī brīdī, kad notika traģēdija, tu agresīvi uzvedies. Bet viņš tanī noziegumā ir attaisnots, jo viņš bija nepieskaitāms, tā kā, tā ir tāda lieta, un es gribētu sabiedrībai teikt, to, ko jūs redzat, tas nevienmēr ir tas, ja jūs cilvēku nepazīstat, jābūt uzmanīgiem. Te man bišķiņ saputrojās sabiedrība un speciālistiem jau tomēr vajadzētu saprast, ka tā ir slimības pazīme, ja, ka tas nav cilvēks, cilvēkam izmainās viss. Varbūt tu papildini man, lai es neaizrunājos un atkal nesauzās. Nē, viss kārtībā. Es domāju, ka tu ļoti labi izteici savu domu. Un, sabiedrība noteikti var vairāk uzzināt. Informācija ir tiešām pieejama šobrīd jau diezgan plaši, gan internetā, gan citviet. Un ir iespējams uzzināt, kas tās ir par slimībām, kā var palīdzēt cilvēkiem. Un
tā informācija ir pieejama daudz plašāk nekā iepriekš. Jā, un pieskaroties tam jautājumam, nu tā ir slimība un ir tiesība saņemt medicīnisko palīdzību, jā, un nevajadzētu būt tā, nu viņš neuzvedās kā pārējie, viņš ir sliktāks vai nav pelnījis to, nu tāpēc mēs tā esam un izglītojam un runājam par to, un gribēju kaut ko pateikt, un atkal pazaudēju domu, kas attiecās uz manu dēlu. Kā es sāku par to domāt, es ļoti uztraucos, un tur ir tik daudz lietas, jo tas ir tas pats, kad es lūdzu palīdzību. Diemžēl es biju Latvijā, viņš bija Skotijā, viņš bija ļoti sliktā psihiskā stāvoklī, un es lūdzu ļoti palīdziet, jo viņš ir bīstams gan sev, gan apkārtējiem. Tas beidzās traģiski. Bet varbūt nākošā epizodē, ja kādam tas interesēs, pastāstīšu, kā tas bija. Bet tas arī bija tas mirklis, kad viņu varēja apstādināt vai saukt palīdzību vismaz 5 reizes. Bija dota gan sabiedrībai, gan speciālistiem iespēja. Un te, diemžēl, saka par psihiskām slimībām, kad tādā sāsinātā situācijā pacients apdraud sevi un pārējos. Tā ir tā psihiskās slimības specifika, un tāpēc varbūt sabiedrībai ir jābūt saprotošākiem, un ja pacients nevar pats sevi, viņš jau ir pilnīgi citā pasaulē, nu tad ir jāsauc palīdzību, nevis pašiem tur jābļauj, jāsmaida vai jāfilmē, un pēc tam jādalās, redz, kur tad viens trakais tur staigā un bļaustās, bet ir jāsauc palīdzību. Un tad, jebkurā gadījumā, ja arī policija un ātri aizved uz slimnīcu, un tur ir speciālisti, kas nolemj vai nu paturēt vai nepaturēt. Nu, ko tu teiksi par šito manu sacīto? Jā, nu tā jau ir, kad noteikti apkārtējiem ir jāiesaistās, jo nevar vienkārši noraudzīties. Tas nav diezko cilvēcīgi, ja tā var teikt. Un kaut kāda reakcija noteikti ir nepieciešama, un visticamāk, ka tas ir kad jāsauc ir palīdzība, un kuriem arī attiecīgi būtu jārēģē. Ko es jau daudz neko nevaru piebilst. Jā, atgriežoties pie tā paša video, ja, mēs jau te tā runājamies, un kāds varbūt klausās, domā, akdies. Bet, pieņemsim, ja tu tagad ar manām acīm skatoties diezgan agresīvs, un es tur tuks tagad pie tevis pieeju un saku, puisīt, nomierinies, jā, un parunāsimies. Kā tu domā, vai tu šobrīd vari man atbildēt uz jautājumu, kā tu būtu reaģējis? Jo trakākais jau ir, ka bail sabiedrībai, jo rīcība ir neadekvāta, un vai vajadzētu to darīt? Teiksim, ja kāds mierīgi tev teiktu, apsēdies, kas tev vainas, kur tu dzīvo? Tagad, kā tev liktos, kā tu būtu reaģējis? Jā, tajā situācijā es droši vien būtu reaģējis tā, ka nomierinājies, kāds ar mani runā, tad acīm redzot, ka kaut kas nav kārtībā. Es censtos tā kā pieslēgties, jo ar laiku, tā kā ir pagājuši jau 10 gadi kopš tā paša sākuma, tad ar laiku es esmu iemācījies tomēr reaģēt, kad es varu pieslēgties, kad, kur man tur līdzi ir tādas zāles, to man vajag iedzert, vai sauciet ātros, tādas ir tās pirmās reakcijas, kad es saprotu, kad man nav labi, ka vajag palīdzēt. Jā, katrā ziņā tas nav mana vieta, Latvijas sakot, jau ieteikt cilvēkiem, bet varbūt vairāk sapratni. Ja paši negrib runāt vai ko lūgt palīdzību, bet katrā ziņā redzēt neadekvātu jauna cilvēku vai gados rīcību, ir sevišķi, ka viņi jau parādās mazliet agresīva, vismaz no malas skatoties, tad ir jālūdz palīdzību. Tā doma mums abiem ir tāda, ka būsim cilvēcīgi, ja, un ne visu vajag filmēt un smaidīt, un tas neviens jau neizvēlās, var gadīties ar jebkuru. Un mūsdienās tā psihiskā veselība ir tik ļoti traumēta ar visu tas, kas notiek pasaulē, kad, tā psihoze var gadīties katram akūta psihoze jaunam cilvēkam, gan no stresa, gan no visām lietām. Labi, Daini! Ir vēl kaut kas, ko tu vari piebilst?
Nē, nu, noslēgumā noteikti vēlos pateikties klausītājiem, kas ir noklausījušies. Mums ir arī audzis abonentu pulciņš, kas ir piesakojuši YouTube kanālam. Tā kā paldies visiem, kas atbalsta šo mūsu projektu. Labi. Tieši tā. Labi. Tiksimies ekrānā vienā vai otrā pusē. Labi, lai tev laba diena un visiem pārējiem. Labu dienu visiem. Paldies, ka klausījāties. Paldies, ka klausījāties. Atā. Atā.